Esiet sveicināti raidījuma ciklā Vētījums dziesmu svētki. Raidām katru svētdienu 16. no Mežaparka Sidraba birzes. Skatāmi esam mūsu mājaslapā un sociālo tīklu kontos. Raidījums vadīšu es, Mārtiņš Klišāns, raidījums tapis ar Rīgas domes atbalstu. Labdien, cienējamie skatītāji un klausītāji! Mēs atkal atrodamies dziesmu svētku biedrības mājīgajās telpās, Mežaparka estrādē, skaistā ainavā, skaistās noskaņās, svētku atmosfērā. Un šodien pie mums viesos ir pūtei cunfte, pūtei nozare. Un es varbūt ar katru iepazīstināšu, tad jūs, ja es kaut ko aizmirstu, es nolasīšu to, kas man ir iesūtīts. Ja kāds tituls pietrūks, tad droši. Vairis Nartišs, trombonists, uzņēmējs, Latvijas Nacionālās operas un baleta simfoniskā orķestra mākslinieks. Bijušais mākslinieks. Labi, rekā. Latvijas Brās asociācijas valdes loceklis. Biedrības Atspulks valdes priekšsēdētājs, pūtei orķestra konsultatīvās padomes vadītājs. Nekas neiztrūkst. Skaidrs. Tomas Kokamegī, muziķis, Kokamegī dzimtas dziesmu svētku stāsta turpinātājs. Ogres, pūtei orķestra Horizonts mākslinieckais vadītājs, virsdiriģents. Der. Agris Celms, komponists, pedagogs, diriģents, virsdiriģents, pūtei orķestra vidē jau 50 gadu. Jelgavas 4. vidusskolas direktors un pūtei orķestra Rota vadītājs. Nu, kluši 50 vēl nav. Nav, ja? Tā. Klau, kungi, es gribētu laikam iesākt šoreiz ar tādu šīs vasaras svētku pēcgaršas tādu testu ar katru no jums. Jums te būs mikrofons, es nezinu, varbūt es sāksim ar kuriem nav vēl tie 50, bet tomēr ar tādu pēcgaršas testu, ar sajūtām, ar kādām mēs vasaras beigās, rudens sākumā esam pēc šīs vasaras svētkiem. Nu, teikšu tā, koncerts Vondersalā izdevās ļoti emocionāli ar lielu pacēlumu un skaists. Programma attaisnojās, paši muziķi sajūsmā un skatītāji tāpatās. Var teikt tikai labs vārds. Vieta gan nepiemērot. Ja? Vieta ar ļoti teikt, maz kulturāli, ja, putekļaina, ja. Nu, labi, patīkams pārsteigums bija garām braucošais lielais kuģis. Tas bija saskaņots, vai ne? Jā, skaņdarputu vēņa laikā, ja, bet vispār vieta slikta. Tas mans viedoklis. Kas ieteicis uz Mežaparka, ja, tad man veselību uzdeva un noslēguma koncertu. Es jau noskatījos pa televīziju mājās, atstāju savā vietā otro diriģentu, kas ir mans brāļdēls. Ja. Man pulvers bija šauts. Ja. Līdz ar to par pūtei uzstāšanos Mežaparkā man praktiski pat kā nav ko teikt. Ja. Tad dodu mikrofonu tālāk. Jā. Pēcgaršu. Tad diezgan liels tukšums pēc svētkiem ir. Tas pēc katriem svētkiem ir, kad tika piesātināts, piepildīta nedēļa. Manā gadījumā tie bija gandrīz 2 gadi, jo es biju arī pie šīs koncerta un svētku organizēšanas. Un mēs izgājām uz, kā arī bija nolikumā rakstīts, tieši 150 gadus idejas iznešana caur pūtēju mūziku, un attiecīgi gan repertuārs, gan saturs, gan orķestra iesaistē bija pakārtota tam. Manuprāt, mums diezgan labi izdevās, cik no tiem pūtējiem vispār ir skaņdarbi, ko var šādā pasākumā atskaņot. Ja, tur diezgan sarežģīti nācās analizēt un iet cauri 150 gadu vēsturei, cik pūtēji vispār piedalījušies. Es vēl šodien no rīta pasēdēju mājās un palasīju lielo grāmatu, kas ir izdota 150 gadai veltītā, un prieks secināja, ka ir arī pieminēts, ka jau pirmajos svētkos pūtēji ir bijuši ar
Vāgnera Tanheizera maršu, acīm redzot, ir nests Līgo karogs iekšā pirmo reizi. Tā kā Pūtē ir no pirmās dienas par to vietu. Tur ir garāks stāsts ar vietu. Projektā bija cita vieta, finanses, Covids, kari, strīdi, nesaprašanas, diskusijas, ievieš visādas korekcijas. Bija versija arī Meža parku. Tur ir garāks stāsts, kāpēc mēs nebijām Meža parkā, jo tā nedēļa tiešām bija piesātināta, ka pārklājās vienkārši visi koncerti viens virs otra. Koriem šoreiz bija 2 koncerti, dejotājiem 2 lieli koncerti. Fiziski laiks nepietiek visiem. Pārbūvēm Pārbūves vienkārši to nevar izdarīt. Var izdarīt, bet tas viss ir pilnīgi savādāk. Tad tas ideja sākotnējā paliek novārtā. Par vietu īstenībā mēs arī ļoti šaubījāmies. Mums bija pārsteigums, protams, tas mēs ieraudzījām, kā tas ir reāli dzīvē, jo tas viss ir uz papīra, jo tā vieta, tas laukums, viena skatuve, bet Daugavas tūms, izdevās prāmis. Es vēl šorīt apskatījos 82,000 skatījumu šim YouTube ir Pūtvējiņiem. Man liekas, vēl nebija rādītājs Pūtē skaņdarbam. Bet lielā mērā, tagad pēc šī piesātinājuma tāds tukšums un mēģinam saprast, ko tad darīt tālāk. Un baigi labi, ka ir šāda sanākšana, kad arī īstenībā par to ir jārunā, kāpēc ir šādas situācijas, kad mēs esam tur, kur mēs esam tik, cik mēs esam, kāpēc mēs esam gadu iepriekš mazāk un svētkos esam tik daudz, kur tie cilvēki ir, no kurienes viņi nāk, kur viņi pazūd pēc svētkiem. Un tad būs atkal jaunas lietas, ko runāt un darīt. Tai nākotnes vīzijai mēs vēl pievērsīsimies, bet varbūt tad vairāk vēl par šo pašu pēcgaršu un par sajūtām. Man tā pēcgarša bija priekšgarša, tā skaitā, jo es kā Pūtē orķestra konsultatīvās padomes priekšsēdētājs ļoti aktīvi iesaistījos mazliet kā inspektors arī tajā visā pasākumā. Un šī organizācijas līmenis tieši no Pūtē orķestra ekspertu puses bija diezgan krimināls šajā gadījumā. Par to es runāju pagātnē, runāju šobrīd un runāšu arī nākotnē, tā skaitā arī šajā novembra konferencē. Es domāju, ka man tiks dots vārds un ir diskutēts par šo te smago situāciju, kā Pūtē orķestru, LNKC Pūtē orķestru eksperts vai nespēja, vai negribēja, vai nemācēja organizēt šos pasākums, jo skats bija diezgan daudziem feileriem. Konkurss tā skaitā bija ar problēmām. Komunikācijas veids bija diezgan sarežģīts no Latvijas Pūtē orķestra puses, ne tikai, jo man ļoti daudz zvani skanēja par šo lietu, līdz ar to pienāko dziesmu svētkiem. Man bija tāda sajūta, ka es piesaku boikotu tiem dziesmu svētkiem no savas puses, jo vienkārši šī organizatoriskā puse, attieksmes puse arī, tā skaitā no konkrētā cilvēka puses bija ļoti, ļoti vāja. Protams, ka dziesmu svētku laikā šī situācija mainījās. Es piekrītu Agrim, ka Pūtē orķestra lielkoncerta vieta bija krimināli neveiksmīga, jo tad, kad no radošās komandas puses šis Lucavas salas ideja tika apstiprināta, tā bija laba vieta. Man vienīgā baža bija tieši šī drošības sadaļa Lucavas salai. Pārcelšana uz Vonders salu, pirmkārt, es šo vārdu nevaru joprojām izprast, un kāpēc dziesmu svētkiem kāpēc Rīgas doma tādu Vonders salu ieviesusi ar šādu nosaukumu. Pirms dziesmu svētkiem aizbraucot, tā vieta bija tiešām nepiemērota. LNKC arguments bija tāds, ka tur notiks vairākas dziesmu svētku aktivitātes, beigās sanāca tā, ka tur notika tikai Pūtēju orķestru lielkoncerts. Tas nozīmē to, ka visi no šīs konkrētās vietas kratījās kā valns no krusta, tikai beigās Pūtējiem vienīgai Pūtēji palika, kuri tika iespiesti šajā te vietā, jo īsti vieta nebija piemērota. Ja kuģis bija laba sagadīšanās uz Pūtvējiņiem, bet šī redzamība nebija laba.
skanējums un tā vide, industriālā vide, manuprāt, nebija laba. Atšķirībā skanējums bija tāds, kāds tas bija. Protams, ka Mežaparkā tas skanējums Pūtēju orķestriem, šim te Pūtēju orķestru 5 skandarbiem, himni ieskaitot, bija daudz labāks, un arī apskaņošanas līmenis bija daudz labāks, kas skanēja Mežaparkā salīdzinot ar Andreja Jostas. Es nesaukšu pa Vondersalu, bet Andreja Jostas skatuves. Es tomēr šo vārdu vairāk gribētu pieminēt saistībā ar dziesmu svētkiem. Līdz ar to man šī pēcgarša ir tāda, ka mums šobrīd ir ļoti daudz jārunā par šo te organizatorisko pusi, kāda šī organizatoriskā puse bija no LNKC puses tieši uz Pūtēju sadaļai. Tas, ka šobrīd pēcgaršā mēs nevaram īsti arī apstāties, jo jau ir jāliek plāns nākamajiem 5 gadiem. Šobrīd mainās valdības, Dievs vien zina, kurš mums būs kultūras ministrs nākamais, un mums ir jāliek jau nākamā gada plāniem, mums ir stabili jābūt zināmiem, kas nākamgad kādas aktivitātes notiek, un mums attiecībā uz Pūtēju orķestriem mums jābūt skaidrai apmēram vīzijai, kā mēs ejam tālāk, kāda ir šī darbība, kāds būs tas darbības veids, kāda virzieni, kā mēs strādāsim kopā, lai attīstītu šo Pūtēju mūziku. Skaidrs, no tādas veselīgas kritikas un dažādiem viedokļiem varbūt, ka mēs varam drusciņi paņemt no kaut kādas nedaudz senākas pagātnes, nezinu, varbūt kā 10 gadu vai vairāk griezumā, kas ir bijuši kaut kādi tādi veiksmīgi piedzīvojumi un veiksmīgi notikumi, jo jums tāda atmiņā katram ir, varbūt varat padalīties. Tas, ko būtu vērts, varbūt paņemt līdzi uz kaut kādu, ja mēs skatāmies un virzamies kaut kādu nākotnes vīziju? Jā, es esmu dziesmu svētku apritē no 1970. gada jau kā 18-gadīgs jauneklis. Un tas, ka Pūtēju koncerts varēja un lielais Pūtēju priekšnesums būt Mežaparkā, ja, tā, protams, būtu milzīga vērtība. Es ļoti saprotu to, ka programma 2 lielie kora koncerti, viss piesātināts, pārsātināts, korim jāmēģina, ja, saprot. Līdz ar to tai vietai, kur notikt lielajiem Pūtēju diškoncertam, atstāsim domāt par variantiem. Ja. Ko es gribētu teikt no tām lielajām veiksmēm? Vienmēr ir bijuši spoži numuri, spožas uzstāšanās, vienmēr ir bijusi arī neveiksmes, kur visi flangi sašūpojās un nekas neiet kopā. Ja? Vienmēr visādi bijis arī pat lieliem diriģentiem. Ja? Es neko īpaši izcelt nevaru iedomāties. Ja? Ko paņemt no iepriekšējiem? Tā grūti pateikt, jo, manuprāt, katras svētku Pūtēju koncerts ir bijis savādāks, izējot no uzstādījuma, kādi ir doma šim koncertam. Mums bija konkrēti 150 gadi, ir bijuši 100 gadas valsts, tam saturam ir jābūt. Mēs arī taisot jebkuru koncertu orķestrim, vienmēr mēģinu uztaisīt to programmu ar saturu, ar domu, ar ideju, lai tam ir kaut kāds stāsts. Un iepriekšējie diškoncerti, ko rīkoja pa novadiem, katram novadam bija savs stāsts. Tas ir viens, tad arī attiecīgi repertuārs un arī orķestri tiek piemeklēti. Nav noslēpums, Pūtējiem vienmēr bijusi problēma tieši tāpēc, ka nav vietas. Dejotājiem ir, viņi paši, man liekas, nav baigā sajūsmā, bet tas Daugavas stadions, sportā arēna ir viņu vieta, kuriem ir Mežaparks, Pūtējus mētājuši ir no Doma laukuma, arī Daugavas stadionā es esmu spēlējis, arī Mežaparkā ir bijuši kokoncerti. Ir viena problēma, mēs it kā neesam maz, bet mēs neesam arī tik daudz. Mežaparkā estrādē, ja ieliek, šoreiz bija 1900, 2000 cilvēkus, cik tur 12,000, laikam var. Vairāk gan. 14,000 lielā laukumā,
ielikt 2000, tad izskatās, manuprāt, diezgan bēdīgi. Tas bija arī viens no iemesliem, kāpēc tā meža parks tur bija idejas, kā to izdarīt. Ir jādomā, kā aizpildīt vietu. Tie ir atkal šausmīgi resursi. Bet man liekas, ka tas risinājums diezgan labs ir likt tos orķestrus, ja viņš liek estrādē šeit likt. Jā, bija apgrieztā versija. Un pa instrumentiem, nevis pa orķestriem. Tur ir atkal fizika, es vienmēr esmu bišķiņ strīdējies par šo. Jo ir daži fizikas likumi, teiksim, kas strādā koriem ļoti labi, bet pūtējiem nestrādā. Es pats esmu spēlējis šajā koporķestrī un es ļoti labi zinu, ko nozīmē, kad ir 50 klarnetes tev apkārt un saksofoni. Tev nav nejausmas, ko spēlēt trompetes, ko spēlēt tromboni, kas atrodas 50 vai 150 metru tālāk. Normāls dziedātājs stāvoklis. Jā, nē, bet korim jau redzi 4 balsis. To nevar salīdzināt. Korim ir 4 balsis, tu dzirdi tikai klarnetes. Un, ja tu skaņdarba vidū neesi pietiekami uzmanīgs, un kā mēs zinām, pūtēji bieži vien mēdz nebūt uzmanīgi, mēdz aiziet diezgan lielā tūtē, kā ir arī nevienos svētkos bijis. Un tāpēc mēs mēģinājām izvairīties bišķiņi arī no šīs. Mēs zinājām, ka noslēgumā būs šis lielais orķestris pa balsīm, tāpēc mēs izgājām uz orķestriem, jo mums arī bija paredzēts kustības. Un ir daudz vienkāršāk koordinēt un virzīt kustības, ja tev ir savs orķestris, kuram ir klāt arī kāds diriģents, kuram ir klāt kāds vecākais, kas spēj to organizēt kolektīvi iekšienē. Tie bērni viņu pazīst, viņu klausa, vai pieaugušie zina, kur iet. Tas bija tāds iemesls, kāpēc mums bija šāds formāts. Bet es nezinu, kas būs nākošajos svētkos, un tas viss ir no satura. No idejas, kāds būs uzstādījums, kas ir mums jāparāda pūtējiem, tāpat arī koriem. Un tad jāskatās, ko var ņemt no iepriekšējiem gadiem. Iedod mikrofonu mirklīt vēl atpakaļ. Pirmā reize, kad es nokļuvu Meža parkā tribīnē, bija 1995. gads, kad skolēnu dziesmu svētkos, un pūtēju lielkoncerts, viss notika Meža parka estrādē. Jā, protams, mēs piepildījām to Meža parka estrādi tikai mazāk pa pusi, bungas visu salikām centrā, un tas ļāva to visu savākt, un koncerts aizgāja lielu sajūsmu, un nestrādāja mīnusos tas, ka estrāda nav pilna. Jā. Zin kā, Meža parkā, pūtēja lielkoncerts Meža parkā, tas, protams, būtu ļoti liels sasniegums. Šeit ir lielais jautājums to, ka mēs esam 2000 pūtēji. Protams, ar scenogrāfijām tas viss ir risināms, un tas būtu izdarāms. Problēma, es domāju, ka Tomas man piekritīs, kurš bija iesaistīts šo dziesmu svētku pūtēju lielkoncertā, ir pūtēju, un šis ir tas sāpīgais punkts, par kuru, es domāju, mēs runāsim nākamos 5 gadus. Par ko arī nākamajai padomē būs jārunā, to, ka ja pūtēja lielkoncertam atvēlē budžetu, Tomas sāk smaidīt, tad mēs par nekādu pūtēja lielkoncertu Meža parkā mēs vienkārši nevaram runāt. Jo šajā gadījumā, zin kā, ja tu man jautāji, pirmais jautājums bija par pēcgaršu, mana pēcgarša ir, man ir rūgtums, bet par ko man ir rūgtums? Es tulīt izstāstīšu. Viens ir šis te budžeta jautājums, kas bija, ka pūtēji tiek nogrūsti kaut kādā absolūtā nevietā, jo es uzsvēršu ilgi un dikti un vienkārši putām uz lūpām teikšu, ka pūtēju aizdzīšana uz Andreja ostas šo te skatuvi bija diezgan tāda paliela necieņa pret pūtējiem. Tas, ka pūtēja lielkoncerta virsdiriģenti diriģēja savos uzvalkos, tas īsti dziesmu svētkos nebija smuki attiecībā pret pūtējiem, manuprāt, jo gan tīrumā, gan noslēguma koncertā jums tika uzšūti fantastiski skaisti uzvalki, un tas, ka pūtējiem šādi uzvalki netika šūti, pūtēju virsdiriģentiem, tā bija LNKC necieņa pret pūtēju orķestriem, un es par to vienkārši šobrīd skaļi, skatoties ekrānā, es saku, tā bija necieņa pret pūtēju orķestriem, un šādi gājieni, protams, ka es uzreiz pateikšu nākamo, ka
iespējams šādi punkti, iespējams vēl kaut kādas lietas, iespējams varbūt alkohola lietas ir. Es uzreiz vēlos atvainoties arī pūtēju nozares vārdā par kāda cilvēka izteicieniem sociālajos tīklos pēc noslēguma koncerta naktī. Tas nebija smuki, un tas nekādu cieņu pūtēju nozarei arī neveido. Par to es vēlos, kā pūtēju konsultīvās padomas priekšsēdētājs tādu cilvēku vietā vēlos vienkārši atvainoties, bet jebkurā gadījumā tas, ko es vēlētos pret pūtēju orķestriem, arī ne cieņu mēs varam nopelnīt, un es domāju, ka pūtēju orķestrs ciena, neskatoties uz atsevišķiem negadījumiem, sauksim to tā, bet kopumā šajā organizatoriskajā līmenī ir jābūt arī tādai elementārai veiksmīgākai sadarbībai, jo arī, kā piemērs, man pūtēju orķestri arī zvanīja, teica, ka elementārs gājiens, dziesmu svētku gājiens, un pūtēju orķestrs aicināja spēlēt pie Dailes teātra uz skatuves. Pirms tam tika teikts, ka tiks nodrošinātas pultis, tiks nodrošināts citam instrumentu komplekts. Kur tad tas citam instrumentu komplekts, kur tad tās pultis bija? Pūtēju orķestrs nosoļoja, un reāli atnāk pūtēju orķestrs pie Dailes teātra, turpat pulši nav, vienkārši pūtēju orķestrs tiek nostādīti fakti priekšā. Pūtēju eksperts Tizla mājas savus puķītes, tur skatos pie Dailes teātra tā vietā, lai atrisinātu pulšu problēmu. Es viņu pēc tam runāju, viņš teica, tā nav mana problēma, tā bija gājiena producenta problēma, uz ko es teicu, ka ja es būtu Daina tavā vietā, es būtu vienkārši ātri atrisinājis pulšu problēmu, jo tu esi pūtēju nozares eksperts. Un tas vienkārši ir tas, kāpēc es publiski runāju to, ka es izsaku neusticību pūtēju orķestru nozares ekspertam, un šī ir viena no problēmām, ka mēs pūtēju orķestru nemākam par sevi pastāvēt, jums tas eksperts tāds, kāds tas ir. Bet, vispār skatoties uz to pūtēju cunfti, varbūt, ka, tā iznāk tā, ka ir kaut kādas izteikti sliktākas attiecības pūtēju nozarei ar Nacionālo kultūras centru. Vai nesakņojas šīs te problēmas drusku tajā, ka ir pašā pūtēju cunftē nav bijuši kaut kāda tāda vienotības sajūta, ka ir visāds, jo pagājušos svētkos bija dejotājiem problēmas ar repertuāriem, bija problēmas ar to uzvedumu un tā tālāk, tad mēs šogad ar koru nozaru arī pievienojāmies drusku kaut kādām problēmām, kas pārgāja pāri, kas acīm redzot ir, arī kaut kādas, negribētu šo muļķīgo vārdu minēt, komunikācijas problēmas vai kā, bet problēmas bija. Un vai nav tā, ka pūtēju nozarei arī ir kaut kādas drusku jau tādas hroniskas iezīmes, ka tās attiecības gan iekšienē, jo es zinu, ir diezgan daudz problēmu bijuši gan tai pašā virsdiriģenta izvēlē, gan es nezinu, varbūt repertuāru, lai gan repertuārs nekad nebūs visiem labs, tas ir arī skaidrs, bet tomēr par to mēs varbūt arī vēl parunāsim, bet vai tur nav arī kaut kāds šis te loģisks skaidrojums, kāpēc neiet kaut kādā tādā sazobē ar kultūras centru? Zini kā, es došu vienu piemēru. Ir taču tiesu darbi un viss, kas nav bijis. Jā, zini kā, tas, ko arī saistībā ar kordiriģentu šo neusticības izteikšanu, kas bija vasaras sākumā, es tev došu vienu piemēru, kas man ļoti patika, un tā ir Edgara Rinkēviča inaugurācijas runa Saimā. Un Edgars, un šo citātu es nosūtīju gan Dainam Vuškānam, kas ir pūtēja eksperts, gan Sarmītei Pāvalēnai, kas ir Signas vietniece. Un Edgars Rinkēvičs teica ļoti viedus vārdus, ka viņš novēl, lai valsts iestāžu darbinieki izbeigtu šo formālu juridisko darbības stilu un strādātu atbildīgi, atbildībā pret tiem, kā labā viņi strādā. Un es tiešām LNKC cilvēkiem novēlētu saprast to, ka dziesmu svētki tiek organizēti ne jau par viņu kabatas naudu, tā ir nodokļu maksātāja nauda. Un ar šādu organizācijas stilu tiešām būtu jāpieiet pie dziesmu svētku organizācijas, un ne tikai pie dziesmu svētku organizācijas, bet es ļoti daudz runāju arī par šīs tradīcijas saglabāšanu, jo mēs šobrīd vairāk strādājam, tas, kas ir pēdējos gadus noticis, vairāk ir darbs,
uz dziesmu svētkiem. Mēs runājam tikai mūsu darbs, šī arī konsultīvās padomas, arī šobrīd mēs vairāk runājam par dziesmu svētkiem, bet mums ir ļoti daudz jārunā par tradīciju, par tradīcijas saglabāšanu. Cik daudz mēs dziesmu svētku ietvarā esam runājuši par personībām, par pūtēju personībām, cik daudz mēs esam runājuši par Gunāru Ordelovsku, par Gunāru Rozenbergu un tā tālāk par mūsu vecmeistaru Aivaru Krūmiņu galu galā. Cik daudz jaunieši zin šīs te personības. Un tas ir tas, ko es esmu rakstījis un aicinājis arī runāt LNKC vadībai, strādāt pie šī te kultūra vēsturiskā mantojuma pūtēju nozarē, un vienīgais, ko varēja izdarīt LNKC vadība, nosūtīt dziesmu svētku komunikācijas vadītāju Ingavai Siļvai, kurā ar šādām tradīcijas saglabāšanām vispār nav nekādā saistībā. Un Inga man zvanīja pilnīgā neizpratnē, kāpēc viņai noforvardēt šāda te ziņa no manīm. Un beigās mūsu saruna to, ka mēs esam izrunājuši savā starpā, un droši vien šī personība godināšana vienkārši tiek paslaucīta zem paklāja. Un tā ir tā komunikācija, kādā veidā notiek komunikācija ar LNKC. Tāpēc es novēlu ieklausīties un saprast LNKC cilvēku vietu, to, ka jūs nevarat juridiski formāli strādāt. Jums jāstrādā cilvēku labā. Jums jāstrādā šīs tradīcijas uzturēšanas labā, bet es esmu pārāk dominējuši šobrīd. Mēs par šo vēl varbūt parunāsim citā kontekstā, bet man respektīvi par starposmu, starp svētkiem mēs parunāsim. Mārtiņ, bet ja ir kaut kas pie šī vēl, tad lūdzu. Jā, mēs neizsmēlam iepriekšējo jautājumu. Jā, kas ir ļoti nepatīkami, un tas ir ieildes, gandrīz jau 10 gadu garumā, ir šīs nesaticība un nesaprašanās starp puriņa grupējumu un tagad arī starp retenāju atbalstītājiem. Ja? Šoreiz konkursu vinnēja retenāju komanda, ja? Es kuras arī organizatoris Kurpnieks, ja? Un tā tālāk, ja? Un projekts aizgāja forši labi, ja? Bet šī nesatikšana līdz tavs pieminētiem tiesu darbiem, ja? Nu, tā ir kauna lieta. Tā ir kauna lieta, kurai jāliek punkts. Tā nedrīkst kopā dzīvot un strādāt. Un šī situācijā es esmu bažīgs par to, ka iet runa kaut kādā veidā savienot skolēnu orķestru pārvaldīšanu ar pieaugušo orķestriem. Mums skolēnu orķestru vidē viss ir veiksmīgi, ļoti veiksmīgi. Egils 4 mūs regulāri sauc kopā, konsultatīvo padomu viņam nevajag, jo viņš aicina visus virsdiriģents un vēl ieinteresētās personas. Viss tiek izrunāts, viss tiek kopā izdomāts un viss iet ļoti veiksmīgi un ļoti saskanot. Katra rudens brīvdienās mums ir vairāk dienu seminārs Rīgas 6. skolā, kur tiek celt galdā, paši ņemam tauras rokā, izspēlējam jaunos skaņdarbus, izvēlamies repertuāru, domājam, ja? Un viss iet roku rokā. Ja kāds grib tam visam uzlikt ķepu kopā ar visām nesaskaņām un naidošanos, nu neko briesmīgāk es nevaru iedomāties. Tomas, tev noteikti jautājums ir par risinājumu. Nu, par tām nesaskaņām nav noslēpums, ka jebkurš mākslinieks ir ar milzīgām ambīcijām, ar šķautnainas personības, katram ir savs viedoklis un kašķējušies vienmēr, strīdējuši vienmēr, ne tikai pūtēji, dejotāji, koristi un, es domāju, arī koklētāji ar akordionistiem izvicinās. Jautājums ir, vai mēs spējam tikt tam pāri, lai tomēr pildītu to virsuzdevumu, kas ir nozares, teiksim, specifikas, tās tradīcijas saglabāšana un dziesmu svētki, ir tā kulminācija un ir tas virsuzdevums, kurā mums jānonāk beigās visiem kopā. Lai arī kā mēs tur viens otram jaunības grēkus kaut kāds nepiedotu, strīdus un kašķus, diskusijas, pārsvarā jau tās diskusijas vienmēr, cik es tās atceros, vienmēr ir par mākslu.
par lietu, kur nespēja rast vienošanos, nolikumu pārkāpumi, alkohola lietošana, kas tur kāds kādreiz ir pateicis, kāds kaut kur nav atnācis, kāds ir apvainojies par kaut ko. Es vienmēr esmu mēģinājis tikt tam pāri, un tomēr tas virsuzdevums ir, lai arī kā mums gāja šajos 2 gados, tomēr tas mērķis bija tie dziesmu sāk, tas Pūtēju orķestra koncerts, neskatoties ne uz ko, iet uz to virsuzdevumu. Un tad īstenībā arī diezgan viegli tiek tam pāri. Mums, diemžēl, ir bijuši tie 90. gadi, padomju laiki, čekas ziņošanas, un kas tikai mums nav gājis, tas arī nav gājis garām, diemžēl arī ne Pūtējiem, ne koriem, nekam, mēs nav noslēpums. Arī tas bišķiņi šķebina, un viens apvainojās, ka viņš ir bijis diriģents, otrs ir nav bijis virsdiriģents, un vēl kaut kas, Bet es domāju, ka tas nekad nebeigsies. Visticamāk, jautājums, kā mēs uz to skatāmies, cik kritiski mēs varam paši paskatīties uz sevi, vai mēs mākam piedot, vai mēs mākam, jo aizmirst. Bet jautājums ir tāds, būtībā jau struktūra no tāda juridiskā viedokļa, cik tas nebūtu bieži jāpiemina šis vārds juridiskais aspekts, kas mūsdienās ir aktuāls gandrīz katram pie sāniem jurists. Būtībā jau sistēma it kā ir skaidra, ir māksliniecisko komandu konceptu izstrāde un konkurss. Jā, bet respektīvi, nesanāk, te ir pretrunas brīžiem, tāpēc jau tie konflikti arī rodās. Jā, bet ir problēma pašā uzstādījumā, pašos nolikumos, pašā sistēmā. Jā, tā ir viena no problēmām. Koru nozarei ir 5 koncepti. Dejotājiem ir savas problēmas, viņiem arī nenotiek sevišķi rotācija, ir diezgan, varētu teikt, vienu tie paši cilvēki veido vairākus svētkus pēc kārtas. Vai tur ir kaut kāda problēma? Nolikumos jau viss ir skaidri un gaiši īstenībā uzrakstīts, bet pēc tam iznāk, kad LNKC, mākslinieci uzvarētāja komanda, nozars padome, katrs mēģina traktēt pa savam. Mēs izlasot nolikumu saprotam, ka mēs darām tā, kā mēs esam nolēmuši, mēs uzvarējām šo koncepciju. LNKC saka, nē, normatīvi akti paredz tomēr, ka būs jādara tā un tā un tā, jūs darat to un to, mēs darīsim to un to, jūs nevarat darīt tā, kā jūs iedomājaties. Bet jūs taču mākslinieciski un saturiski neietekmē? Nē. Mums izdevās, tur gan vairāk gāja pa personālajām. Pa virsdiriģentiem nolikumā ir rakstīts mākslinieciskā radošā grupa izvēlas tieši tāpat kā koriem. Jā. Tev ir ideja, tu strādās ar tiem diriģentiem, ar ko tu vēlies šo koncertu taisīt. Nolikums to pieļauj. Nozars padoms saka pretējo, nē, mēs tomēr gribam, mēs ātri uztaisam aptauju, reku mums ir tāda un tāda cilvēka, tagad viņiem jābūt tur un tur. LNK saka, nē, šie cilvēki tu nedrīkst atrasties, jo viņi neatbilst nolikumam. Nē, bet mēs gribam, ka šie cilvēki būtu tur. Un tur arī rodās šajās nesaprašanas, ka nav īsti konkrēti līdz galam precīzi uzrakstīts, kur ir normatīvi akti vai likumi, kas ir jāievēro visiem, neatkarīgi tu esi uzvarējis, kurš uzvar, viņam ir jāievēro šie punkti. Nozars padome arī attiecīgi zina, ka viņiem šie punkti būs tādi un tādi, visiem ir skaidri noteikumi, ka nevar traktēt, kā ienāk prātā. Jā, bet mēs jau ļoti negribētu, un visi noteikti ļoti negribētu birokratizēt dziesmu svētku procesu, bet man liekas, ka šī ziņā jau par pamatu ir pašas cunftas iekšēji cilvēciskās attiecības. Un Jāgars saka, nosauc kaut kādus šajā, teiksim, kontekstā interesantu salīdzinājumu ar grupējumiem. Tad jau skaidrs, ja ir viena grupējuma koncepts un mākslinieciskais saturs, tad acīm redzot no tā izriet arī jautājums par attiecīgiem virsdiriģentiem, par to, tas ir iekšējais cieņas, inteliģences un piekāpšanās kompromisa jautājums. Jo galu galā, ja koncepts uzvar, visu cieņu uzrakstiet labāk, uzvarēsiet jūs. Ja ir uzvarējis koncepts, mēģinām rast kopsaucēju kompromisu un pildīt tās idejas un kaut vai īstenot to repertuāru, ko es pilnīgi piekrītu, tāda doma jau arī bija, bet, redz, diemžēl, otrai pusē, kas paliek aiz tā borta, tomēr negribās ļaut, un viņi mēģina kaut kādos klusiņām slēpti parakt, pazāģēt, kaut kā patraucēt. Pūtēji nozarei jāsarakst ir tāda nolikuma, kurus nevar nekā savādāk traktēt. Tā ir savstarpējā cieņas īstenībā, vienkārši cieņa. Tu jāmāk ir arī zaudēt. Tomēr vienīgs teikums nolikumā vēl iekšā. Koncepcijas uzvarētājs veido virsdiriģentu komandu. Vienīgs teikums pie nolikuma.
Bet tur tāds noteikums arī ir īstenībā. Bet tas tikai nestrādā gadījumā, ja nav iekšējas sapratnes un nav vienotības. Zināt, tur viss, tur tās aptaujas, koncepcija, konkurss viss gāja vienā laikā. Šeit es arī pie tā tomēr atkal pieskāršos pie eksperta darba un Agrim arī kaut kādā mērā piekritīšu par grupējumiem, jo šajā jūsu koncepcijā sākumā tajā virsdiriģentu listē mēs tur neredzējām novada virsdiriģentus, un tā bija tā viena no lielajām diskusijām pašā sākumā, jo, manuprāt, ir tas, kas, ja mums Latvijā ir šī novada virsdiriģentu sistēma, tāpat kā jums koros, tad tā ir viena no bāzēm, uz ko mēs arī veidojam tādā mērā, kā sadarbība arī ar novada virsdiriģentiem. Un, ja, teiksim, kaut kādā mirklī redz to, ka pusi no Latvijas novada virsdiriģentiem nav kaut kādā Pūtē lielkoncertā, tad kaut kas īsti nav pareizi, neskatoties to, ka kāda konkrētā koncepcija vinējas. Un tas bija tas, teiksim, arī kaut kādā mērā, un tur paralēli vēl gāja aptaujas, un zini kā, tas stāsts, ja mēs tagad skatāmies apkārt, tas stāsts bija diezgan haotisks, tieši atkal no Pūtē orķestru ekspertu puses, jo vienlaicīgi tur bija principā vienlaicīgi gan Pūtē lielkoncertu koncepcija konkurss, gan Pūtēju aptauja par Pūtēju orķestriem, gan aptauja par skaņdarbiem. Viss bija tādā vienā maisā samests un nekāda tāda liela konkrēta vīzija, jo šādai ir principā LNKC ekspertam jābūt tas, kurš koordinē un saprot un tur rokus tās kopējā pulsa, lai saprastu, kāda vispār tā kopējā bilde. Vai eksperta nomaiņa varētu risināt situāciju? Es bišķiņ papildināšu vairāk, gluži nepiekrītu koncepciju. Konkurss bija vasarā, virsdiriģentu izsludinātais aptauja bija kaut kādā februārī, ja martā, nemaldos, un pa saturiskiem, pa skaņdarbiem aptauja vispār netika veikta, kas būs tieši koncerta aptauja, bija par skaņdarbiem, kurus vēlētos orķestrī atskaņot. Un gods kam gods, mēs bijām trāpījuši jau iesniedzot vasarā, jau pusgadu iepriekš bijām trāpījuši ar kaut kādiem 6 vai 7 skaņdarbiem šajā koncertā, kas arī aptaujā pēc tam parādījās. Eksperts, man baigās aizdomas, ka mēs jaucamies, es nezinu, kā tur subordinācija, pa ko gluži ekspertam ir jāatbild, kas viņam ir jādara saistībā ar dziesmēsvētkiem, koordinēšanu attiecībā uz virsdiriģentiem, tādām lietām. Man aizdoms, ka tas nav gluži tā, kā Vairis saka. Zināmā mērā viņam ir, protams, jākoordinē šai visa lieta, bet es negribētu teikt, ka viņš kaut ko darīs vai nepareizi darīs. Tas ir īstenībā LNKC jautājums, ne mans. Es tāpēc ļoti labi saprotu Agri attiecībā uz skolēnu un lielo apvienošanu, jo Agris negribētu nonākt situācijā, kur jāpārņem ir kaut kas slikts. Jā, ja mēs plūstoši pārējām uz to ideju, kad apvieno to dziesmēsvētku organizēšanu, skolu jaunatnes dziesmēsvētku un lielo dziesmēsvētku, Pūtējiem jau ir īstenībā ļoti vienkārši. Šajos svētkos, manuprāt, 2/3 orķestra bija skolu jaunatnes orķestri, kas piedalās arī skolu jaunatnes. Tā kā viņi ir iesaistīti abos procesos vienlaicīgi. Jautājums, kurš koordinē un kā vieglāk darīt, es īstenībā nezinu, es neesmu piedalījies nevienā tādā sapulcē. Vai tur līdzi automātiski nāk vai nenāk, bet es saprotu, ka dziesmēsvētki jau paliek tieši tāpat atsevišķi. Patreiz tas ir process. Es vienkārši nestādos priekšā, kā varētu šos abus svētkus vienlaicīgi uztaisīt. Saturziņā noteikti. Saturziņā, jo mēs saskārāmās ar problēmām, teiksim, mums Pūtējiem ir, atšķirībā no kūriem un dejotājiem, ir atļauts piedalīties jauniešiem un skolniekiem. Mēs saskarāmies uzreiz ar veselu lērumu problēmu. Pavadošās personas nepilngadīgajiem, koncerts beidzās 12, bērniem jābūt 10 gultā, no rīta jāceļās, kas viņus pieskasta, ir vesela virkne jautājumu. Es arī uzreiz, kā man tēvs vienmēr teicis, ja skolnieks piedalās pieaugušo svētkos, tajā brīdī viņš kļūst par pieaugušo.
bet mūsdienu likumdošana to vairs nepieļauj. Nē, nav runa par to, ka būtu vieni svētki, ir runa par to, ka organizēt skolēnu svētkus un organizēt lielos svētkus varētu kaut kādu vienu struktūru, kurā cilvēki strādātu un kuriem izveidotos pieredzi un katreiz nebūtu jārunā un jāsāk viss no sākuma. Ja tas palīdz to visu taisīt labāk, kāpēc ne? Es nezinu, vai kāds vilcis plusiņus un mīnusiņus šajā, kas tur beigās sanāk, bet es nezinu tik smalki to ideju līdz galam. Es jau teicu, ka mums skolēnu orķestriem ir sen izstrādāta sadarbība, kārtība, kā organizējam skolnieku svētkus, kā izveidojam repertuāru, un pēc mana redzējuma viss ir kārtībā. Bet redziet, kas ir par lietu. Zem izglītības ministrijas ir valsts jaunatnes iniciatīvu centrs. Un šiem valsts jaunatnes iniciatīvu centram ir arī šī skolēnu dziesmu svētku organizēšanas funkcija. Par to kopumā atbilda Agra Bērziņa, ja, un viņas, teiksim, komandā ir par atbildību gan par kori, līdz šim tā bija Rita Platpere, atbildīgais par orķestriem, un viss notiek, ja. Tad jau gandrīz vai iznāk, kad ir jāpārskata valsts jaunatnes iniciatīva centra pilnvars, ja kaut kādā veidā grauvē maina struktūru. Ja. Es domāju, ka šeit tiešām, kā Tomas teica, tur tie plusiņi, mīnusiņi jāsavalk kopēc. Protams, ka saprotu, ka Latvija dzīvo diezgan izšķērdīgi. Tas ir fakts, un kaut kādā mērā optimizējot birojas, bet jautājums, vai apvienojot dziesmu svētkus, tiks reāli optimizēti līdzekļi. Tas ir tas lielākais jautājums, jo reizēm Latvijā, cik skaties, ka apvieno biroju, beigās izdevumi paliek tikai lielāki, un tas ir viena no sadaļām. Tas, kas ir piekrītot Tomasam, es Rogas mūzikas mākslas skolas orķestri piedalījušie dziesmu svētkos, un es tiešām vecāku čatā redzēju šo problēmu, to, ka mammas domā tā, kā es varētu būt pie orķestra, jo man nav dalībnieka, es esmu kora dalībnieks, tā tad es varētu aiziet pie orķestriem. Un šajos dziesmu svētkos šis jautājums nebija atrisināts. Kādā veidā nepilngadīgo pieskatītāji, vai kā tas juridiski saucās, būtu noformēti kā dziesmu svētku dalībnieki, jo tādai lietai bija jābūt, un tādai lietai bija jāparedz, un tas nebija tīri organizatoriski, man liekas, ka īsti paredzēts. Varēja pieteikt? Tad es kļūdos varbūt. Mums bija papildus pedagogi, atbilstoši bērnu skaitā. Okay. Ieskaities dalībnieki. Jā, bet tad šo pieteikšanās kārtības īsti nezinu, bet par apvienošanu kā tādu, tu tiešām ir šie plusiņi mīnusiņi jāsvēl kopā, jo, kā jau teicu, es saprotu to ideju, ka ideja ir ietaupīt līdzekļus, bet vai beigās tie līdzekļi tiks ietaupīt, tas liels jautājums. Tas, kas ir fundamentālāka lieta nākotnē, ka piemēram, tie pašā Ogrē būtu tāda veida, piemēram, Ogrē, kā es to redzētu, ka Ogrē ir Rogas mūzikas mākslas skola, Ogrē ir jaunā ģimnāzija, kur arī varētu, ja es pareizi saprotu, arī mūzikas novirziens, laikam tiks atjaunots, jo kādreiz Ogas vidusskolā bija mūzikas novirziena klases, ka veidotos tāda kā nosacīta piramīda, ka ir mūzikas mākslas skola ar saviem skolēnu dziesmu svētkiem, piemēram, varbūt arī ģimnāzijā ar laiku izveidotos jaunu uzbūvētajā ģimnāzijā. Un tālāk augšējā piramīdas augšā ir Puteja orķestra horizonts, kas, piemēram, Ogrē būtu tāda fantastiska piramīda kā piemērs. Un šāda piramīdas veidošana varētu veidoties dažādos novados, piemēram, Jelgavā ir Rota, mūzikas skolas, piemēram, kur arī veidotos kaut kāda veida piramīda, bet tā ir fundamentāla sistēmas maiņa. Tur nevar vienkārši tehniski apvienot dziesmu svētkus un saprast to, ka tas tagad tā būs. Mēs esam ietaupījuši līdzekļus, tad mēs domājam vienkārši varbūt savādāk. Ar šādu veidu kā piramīdu veidošanu, ar mentoru programmām, kur ir kaut kāda arī ir konsultācijas. Jo šogad man bija iespēja izbraukāt pa Latvijas skatēm, es noklausījos vienu orķestras daļai noklausījos, pārējos visus orķestras pilnībā noklausījos.
es sapratu to kopējo, esmu sapratis arī to kopējo Latvijas pūtēju orķestra situāciju. Tur ir dažās vietās būtu palīdzēt tāda kā mentora programma, kur vienkārši reizēm netiek pie tā konkrētā vai efoniem, vai trompetēm, vai klarnetēm. Tur vajadzētu palīdzēt kaut kāda mēra vienkārši padomu, kādā veidā šo metodoloģisko padomu. Un tā būtu fundamentāla sistēmas maiņa, par ko es arī ar Signu Pujātu esmu jau arī runājis, ka tā būtu arī nākotnē jādomā. Tomas, kaut kas vēl bija piebilstams? Jā, tad mēs varam pāriet uzreiz bišķiņ pie tās tēmas. Kāda bija pūtēju orķestra kustība līdz Latvijas šai neatkarībai un kāda ir šobrīd? Ko es teicu, ka mums ir 2/3 jauniešu orķestra, kas ir brīnišķīgi. Kāpēc viņi šajos svētkos piedalās, ir jautājums. Tāpēc, ka mums pieaugušo pūtēju orķestra tāda kā horizonts ir tieši tik, cik viņu ir. Ja mēs paliekam principiāli un sakam, ne jaunāk pa 16 gadiem, es nezinu, dejotājiem ir tur ierobežu jauniešu kolektīvi un koriem arī ir, skolnieku kori, skolu kori nepiedalās. Pūtēju orķestra situācijā mēs paliktu, es kaut kad skaitīju, manuprāt, pie 15, varbūt mēs varam 20 orķestrus ar gariem zobiem izvilkt, kas atbilstu šim statusam, kas būtu cienīgi un drīkstētu piedalīties šajos svētkos. Mēs vienmēr kopš 90. gadu otrās puses un 2000 sākumu lielamies ar cipariem, 1500, 1600, šogad mēs bijām gandrīz 2000, 90. gadā bija 2006 pūtēju orķestra dalībnieki. Es pastījos tāds. Un tajā laikā tie visi bija pieaugušo pūtēju orķestri, nevis ieskaitot skolnieku pūtēju orķestri. Es ar Ogres muzikas skolu un Ogres vidusskolas orķestri nekad pieaugušo dziesmu svētkos nepiedalījos. Mums bija skolnieku dziesmu svētki, un tur ir tas, ko Vairs arī saka, ir pazuduši ģimnāziju, es abrīnoju Agri, abrīnoju Haraldu Bārzdiņu, abrīnoju Alūksni, Sandoru Līviņu, kuri spējuši saglabāt skolās šos novirzienus, kuri pūtēju orķestri. Un es ar šausmām gaidu, kad Agris pateiks, vismaz pietiek sevi pensijā. Es ceru, ka viņam ir mantinieks, kas to saglabās, kas to var Jā, super, jo es zinu, ka lielākā daļa orķestra pajūgta pazūd diriģents. Diriģents aiziet, viņi nav gatavi startēt ar citiem, jo viņi ir baigiem mākslinieki, viņi ir pieraduši, un orķestrs vienkārši izjūg. Skolas ir tās vietas, kur to vajadzētu. Es nerunāju par muzikas skolām. Muzikas skolām ir jābūt, tas ir skaidrs, bet ģimnāzijas ir tās, kas veidot amatieru kustību. Un muzikas skolas tomēr mēģina vairāk, daļai vajadzētu kļūt par profesionāļiem, kuri pēc tam aiziet pensionā, kļūst atkal par amatieriem. Es paskatījos, mums ir 10 valsts pilsētas. Cik no viņām ir viņu dibināti amatieru orķestri, kas būtu tā kā horizonts, ir Jelgavā, piedodiet, nav. Zelmeri neskaitās, Zelmeri ir biedrība, tas nav pašvaldības orķestris. Ventspilī mūzikas vidusskolas orķestris, Liepājā ir mūzikas vidusskolas orķestris, Daugavpilī mūzikas vidusskolas orķestris, Jelgavā ir mūzikas vidusskolas orķestris. Tie nav amatieru orķestri. Tie ir topošie profesionāļi, kuri aiziet projām katru savu ceļu. Un viņiem vajadzētu to vienu orķestri, kas ir tā Jelgava. Paliek mums ir Valmierā ir, Ogrē, manuprāt, 4 valsts pilsētas. Mēs runājam par valsts pilsētām lielajām, ko mēs varam prasīt no mazajām pilsētām. Viņās nav. Un tā, es domāju, tā ir būtiskā. Un ja mēs pasakam, ka mēs, piemēram, negribam vairs skolniekus, mēs tagad būsim lieli un vareni, mēs, diemžēl, acīm redzot, mums pietiktu arī visticamāk ar Vērmeņdāru skatu. Jā, mēs nevaram runāt. Mēs esam tagad vienu zinām tādu problēmu loku aizskāruši, un es saprotu, ka te būtu droši vien pāris raidījumu vērts. Man bija vairākas tās tēmas, ja jau reiz mēs esam tādā problēmu zonā, varbūt, ka mēs tomēr raidījumu noslēgumā vēl varam mazliet parunāt par to aspektu, kas saistās ar naudu. Un tas ir par kolektīvu vadītāju atalgojumu. Kad kuram naudas bija bijuši pa daudz, par naudu visi būs tikai priecīgi. Ja? Es personīgi saņēmu skolas direktora algu, ja, un saņēmu vēl tās interešu izglītības stundas par orķestri, ja, kas, protams, nav nekas daudz. Bet vismaz šobrīd, kamēr es saņemu arī gan algu, gan pensiju, es vispār par naudu labāk klusēju. Protams, ka
jautājums ir pacelts pareizi un jautājums ir jārisina. Ja? Ne, es domāju, tāds drusku vairāk tādā valstiskā kontekstā, jo tagad aizejošais, es pieņemu, mēs nezinām, kas mums būs kultūras ministrs, bet Nauris Puntols diezgan aktīvi iesaisties pirms svētkiem un solīja to arī pabeigt. Es nezinu, kāds liktenis tam būs tagad, ka mūsu tā kopējā sistēma par pašvaldības un valsts atbalstu ir kaut kādā brīdī beidzot jāsakārto, jo visi tie aspekti ar jauniem diriģentiem, ar jauniem censoņiem un kolektīviem galu galā ir atkarīgi no tās perspektīvas, ko viņi vispār varēs šajā jomā saskatīt un uz kādas savas, teiksim, ikdienas iztikas cerības vispār lolot šai ziņā. Jā, laikam es esmu vienīgais no šiem mums trījiem, kurš īsti reāli strādā un saņem arī atalgojumu no pašvaldības un valsts mērdotāciju. Protams, tas neveicina nekādā veidā jaunu censoņu diriģentu vispār kļūt par diriģentiem un doties uz kaut kādu patālāku novadu no Rīgas strādāt, jo reāli tas sedz varbūt degvielas izdevums. Man Ogrē ir paveicies ar pašvaldību un droši vien tāpēc, ka ir kultūras cilvēku daudz un iespējams vairs tur pieliek savu roku nobļaujoties no muzikas, tur nav tālu līdz domē. Mums tās algas ir, es nekad to neesmu uzskatījis par algu. Tas ir tāda pateicība par to, jo tas viss aiziet nepieciešamo nošu iegādēji. Arī tāds budžets ir kaut kāds, bet viņš jebkurā gadījumā nenosadz. Nerunāja par instrumentu iegādi, instrumentu remontiem, tas līdzekļi, tas viss ir tieši tik, cik viņi ir, un es arī pašvaldības saprotu, jo visas izdevums uzgrūst uz pašvaldību īstenībā nav godīgi, ņemot vērā, ka dziesmēs tomēr, ka ir tas process, kas mums ir jānodrošina, ir it kā ierakstīts, ka tas ir valsts, un valstī būtu jāpiedalās. Un tā ideja, ka valsts piedalās tomēr lielākā mērā, un tieši tas būtu pie svētku. Tieši pie svētku nodrošināšanas, tieši tā, ka valsts pasūta to saturu, kas ir svētku nodrošināšana, un viņi arī maksā atalgojumu tam diriģentam par šī satura nodrošināšanu, tā pašvaldība, lai nodrošina, ka Horizons ir tajā 11. novembrī pie karoga. Jā, tas ir pašvaldības prieks un tas sociālais darbs, ko es daru. Es vienmēr esmu uztvērs, ka šī amatieru kustība, jebkurš amatieru kolektīvs ir būtībā arī sociāls jautājums. Šaubām, un tas būtu jāfiksē kādreiz. Jā, tā tas ir tiešām. Īstenībā nodarbojas sociālo darbu, nevis tikai ar māksliniecisko, jo viņi tajā brīdī, tie jaunieši, labi, manā gadījumā tie nav baigie jaunieši, bet jūsu muzikskolas gadījumā viņi tomēr sēž un spēlē un tomēr kaut ko arī tā ir sociāla lieta un tie senioru kolektīvi un vidējās paudzes deju kolektīvi, tas ir tomēr... Galvenais ir nodrošināt šo starposmu starp svētkiem, kas ir reāls darbs, jo mums visiem patīk atnākt šeit un papriecāties, bet mēs diezgan lielu daļu cilvēku nenojauš, ko nozīmē 5 gadi strādāt starp šiem svētkiem, un kas notiek īstenībā ikdienā, kā šie cilvēki dzīvo. Jo mums pūtēju orķestru nozarē jārunā ne tikai par pūtēju orķestru atalgojumu, tās ir arī notis, tāpat kā koriem. Mums ir līdzīgās pozīcijas tērpi, diriģenti, notis, telpas. Šīs pozīcijas mums sakrīt. Un pūtēju orķestriem vēl nāk vēl papildus izmaksas, kas ir mūzikas instrumenti. Un šeit es atgriezīšos atpakaļ pie LNKC organizatoriskās situācijas, ka mēs strādājam pie nolikumiem, pie skašu nolikumi un fināla konkursu nolikumi. Un šeit ir tā strateģiskā sistēma, par ko es arī vēlos atgriezties, tīri runājot arī par naudu, jo mums ļoti, ļoti ievilkās nolikumi skatēm un fināla konkursiem. Jūs lieliski zinat, kā pūtēju orķestra vadītāji, līdz ar to jūs nezinājāt oficiāli šos te skaņdarbus, kādi būs obligātie un izvēles skaņdarbi. Arguments no LNKC puses, ekspertu puses bija tāds, ka mēs unificējam nolikumus starp koriem, starp dejām, starp tautas mūzikas, starp pūtēju orķestriem. Orķestri nospēlēja pirmo skatu Ulbrukā, un mēs atvērām LNKC mājaslapu vaļā un ieraudzījām, cik ļoti unificēti nolikumi ir gan orķestriem, gan koriem, kā piemēram. Pūtēju orķestriem ir 1., 2., 3. kategorija, koriem ir augstākā 1., 2. kategorija. Un tālāk Tomas aiziet vai Agrs aiziet pie savām pašvaldībām, saka, klausieties, vispār mēs baigi labi skatē nostartējam, mums vajadzētu nākamgad jaunas instrumentus iegādāties.
Novad domas priekšsēdētājs atver tātad, kā mums ar rezultātiem, koriem ir, koris ir augstāko pakāpi saņēmis, bet jūs tikai pirmo pakāpi saņēmāt. Kādus instrumentus koris ir daudz labāks par jums bijis, mēs labāk koriem tērps nopērkam. Un šeit ir tas stāsts par to, ka pirmkārt tas, ka mūsu pašu pūtēju komisija bija ļoti dusmīga, koriem bija daudz dāsnākas žūrijas skatējs. Tas ir viena tēma, bet otrā tēma šie unificētie nolikumi pēdiņās, par ko es runāju. Beigās atkal ir šī LNKC tāds haotiskās darbības beigās. Es saprotu, it kā mēģinam unificēt, bet beigās kori pasaka, bet mums ir tradīcijas augstākā pirmā, otrā pakāpa. Mūsu pūtēja eksperts nespēja jau iestāties par to, ka mums tad pūtēja orķestriem vajadzētu arī augstāko pirmā, otrā. Tur, kad tik iziet cauri un kad tik miers mājos, kad tik man mazāk tas darbiņš acīm redzot būtu. Bet konsultatīvai padomē taču te ir sakāms vārds. Mēs jau šīs lietas kārtojam nozars padomē un izlemjam. Mēs par to tieši runājām un mēs jau bijām uz to, ka šādi līmeņi tiek unificēti, un mēs tikai par šādiem līmeņa atšķirībām uzzinājām tikai pēc pirmā skats, un ko mēs vairs pēc pirmā skatas aprīlī vairs varam izdarīt. Nolikumiem vajadzētu būt visām nozarēm vienādiem, ja tas tikai rada neskaidrības pašvaldībām, kas viņas dažādi tulko. Nē, to es vienmēr zinies, ka šāda atšķirība ir un katru vienmēr jāiet un jāsaka. Un LNKC piedāvājums bija kāds, mēs varam aizrakstīt visām pašvaldībām vēstuli un izskaidrot situāciju, kas tas par morgu vispār. Tā ir šī LNKC organizatoriskais līmenis. Tur jau nav runa par kaut kādiem konfliktiem, vienkārši mēs norādām uz konkrētām neprecizētām, kas notiekās. Un šeit aizrakstīt vēstuli Helmanim uz ogu, kas tas tāds ir? Vai tad jūs padomē neizskatījāt nolikumu uzmetumu pirms viņš tiek publiskots? Jā, tam droši vien būs jāatbild uzreiz. Mēs izskatījām, bet mēs taču nezinājām to, ka koros beigās tāpat būs savādāk. Mums jau nerādīja kora nolikumus. Es pūtēju nolikumus arī neesmu redzējis. Lūk, te mēs beidzot par šo esam ar koriem parunājuši. Tā ir tā kopējā situācija. Tāpēc jau ir vēl trešā sistēma. Un viņiem jau vēl ir bonus sistēma kaut kā. Tāpēc jau mēs nonākam to, ka LNKC ir jābūt tam moderatoram starp dažādām nozarēm, kas ļoti bieži arī nesakrīt. Un te arī rodās beidzot neusticības, neskaidrības, konfliktu un tā tālāk un tā projām. Un par šo mums jārunā arī turpmāko dziesmu svētku kontekstā. Es domāju, gan, ka Vuškāns tāpat nav piedalījies sarunās par koru skatas nolikumiem. Viņš arī tāpat nezina, kā tu nezini par pūtējiem. Tā drusciņa nav mūsu vairs kompetence, jo tas ir tomēr jāuzrauga pārvaldošo iestādē, kas priekš sevis rada tos darba apstākļus. Klau, kungi, mēs varētu laikam vēl 3 raidījumus un palikt tēmas. Es gribēju vēl par repertuāru parunāt, es gribēju par jaunu diriģentu iesaistu un vēl kaut ko, bet es pieņemu, ka šis varbūt ir labs impulss kaut kādiem jautājumiem, ko varētu izskatīt lielajā konferencē. Jo es pieņemu, ka mēs esam diezgan atklāti izrunājušies par dažādām problēmām. Bet tā, lai mēs nepabeigtu galīgus tādas totāls kritikas un kašķēšanās nots, varbūt, ka mēs varam... Mēs kašķējām? Nē, viss ir kārtībā. Varbūt, ka vienkārši katrs var kaut ko skaistu novēlēt. Ko jūs gribētu redzēt nākamos 150 gados? Pūtēju orķestra diškoncerts. Lai Dievs dod, ka man ir 15 gadi vēl. Strādāt ar pozitīvu, strādāt ar gaišu, strādāt ar mīlestību, bet tiešām resoriem aprunāties savā starpā, dalīties pieredzē, nekautrēties, salīdzināt pieredzes, un tad jau ies uz plusiem. Nākošiem 150 gados es gribētu redzēt pūtēju orķestru Meža parkā, gribētu redzēt vairāk jaunu seju pūtēju orķestru diriģentu vidū, daudz jaunu skaņdarbu. Agris noteikti parunās ar savu meitu par šo jautājumu. Mazāk nesaskaņu, vairāk mīlestības un visiem tikpat labas ģimenes kā man. Jā, es arī novēlu, lai nākamais Pūtējo koncerts notiktu dziesmas Meža parka estrādē, kur mēs šobrīd atrodamies šajā skaistajā estrādē, lai mēs būtu saliedēti, lai mēs būtu draudzīgi,
lai šie nākamie svētki būtu tiešām ar ne demogrāfisku kritumu, bet Pūtei demogrāfisku uzplaiksnējumu, lai mēs Pūtei būtu daudz, daudz lielākā pārstāvniecībā. Un lai tiešām mēs esam draudzīgi un saliedēti savā nozarē. Paldies, kungi, par sarunu. Tiekamies nākamajā raidījumā. Paldies, ka skatījāties. Atgādinu, ka arī jums ir iespēja pieteikt tēmas, izteikt viedokli, ieteikt sarunu dalībniekus. To varat izdarīt Dziesmu svētku biedrības mājaslapā. Tur atrodama arī informācija par jauno kormūzikas balvu. Esam aktīvi un veidojam dziesmu un deju svētkus kopā. Tiekamies pēc nedēļas.